Alo, čau! Tu zini, kas ir hikings? Tas ir tā kā uzvelc zābakus, paņem kompasu ar nojām vai bez nojām, varbūt jau pa zināmu taku, un aiziet pastaigāties, tiksim tā, ārā no pilsētas džungļiem uz šādiem džungļiem vai uz takām. Man labāk patīk kaut kas tāds bišķiņa ar action, tāpēc man ir doma arī tev piedāvāt kaut ko tādu pašu. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka es plānoju uztaisīt hiking pārgājienu grupai līdz 10 cilvēkiem 12. jūlijā. Atceries, 12. jūlijā, ja tev interesē, dod ziņu. Apmēram 5, domāju, ka varbūt būs 6 stundu gājiens. Sāksim ar skuju koku mežu. Atnāksim arī uz tādu, man liekas, foršu ainavu. Un tālāk tur pa skuju koku mežu taisim cauri, pēc tam pāri pļavām un uz lapu mežu gar gauju, un tad jau būsim džungļos un salās. Nu, un tad arī izlīdīsim kaut kur pļavās, pastaigāsim pa pļavām mazliet. Vai ne? Ko? Bridīsim cauri arī šādiem džungļiem, kur no uzdaršiem būs jāliek malā somā, vai pie somas jāpiestiprinā, varbūt kādu mačetu vai nazas jāņem rokās, jo tur tiešām ir džungļi. Tad plāns ir ar piepūšamu laivu, kas būs jāatrod, būs arī savu uzdevumu, ka būs jāatrod laiva, pašiem jāatnes, pašiem jāpiepumpē. Laidīsimies pāri uz tādu mazu salu, kur ir šajās te skatu tornis, kurš ir kaut kādi, nezinu, ap 10 metru augstumā. Un, ja gadījumā kāds no jums jutīsies, teiksim tā, bailīgs, nekomfortabls šādā te tornī kāpt augšā, tad man līdzi būs visas jostas ar karabīnēm, alpinistu striķis, tā kā es visu paņemšu līdzi savā somā un pa visu tādā ziņā par drošību arī būs parūpēts un viss būs chill. Tālāk mēs portēsimies jau uz vēl vienu Gaujas salu, kur nosiecis striķis. Tad to tiksim atpakaļ ar laiviņu, kur mums būs arī pusdienas. Pusdienas nebūs tur šašlika vai desiņas vai pīcas, bet būs pārgājiena pusdienas. Izstāstīšu arī, kāpēc tādas pusdienas būs. Būs arī siltais dzēriens, tas viss būs šitiem te uztaisīsim to visu pašu uz vietas. Jāņem līdzi, vot šitāda te apmēram līdzīga stila pārgājiena soma. Apakšā aprakstā ielikšu apmēram plus mīnus, kas tajā somā jāliek ir iekšā. Pie reizes pārgājienā izstāstīšu tā, lai jums aizķerās, tiksim tā, laivā, nevis kādā aprakstā vai kur, kas ir jāņem līdzi somā vēlams uz vienu dienu, iet gadījumā tās būtu arī 3 dienas, viņas tāpat 72 stundu soma. Jautājums, vai jūs tādu 72 stundu somu, piņasim variantā tādā, vai jūs varat paiet, tiksim tā, jums pašiem būs pieredzīte. Tas viss būs Garkalnes apkaimē, tāpat Pierīga, bet es domāju, ka jūs te nebūsiet bijuši. Tā kā, ja tev ir interese, 12. jūlijā hikings pa džungļiem, pa Gauju, ar salu, ar uzdevumiem, ar laivu, ar slapjām kājām gan jau. Cerams, ka arī lietas uzlīs, lai būtu lielāks actions. Tā kā, ja tev interesē, dod ziņu, redzēs arī šādi skatu torni. Es tev neteikšu, kur viņš ir, ja tu neatnāksi, tad tu nezināsi.